Mēs nodarbojamies ar airēšanas maratoniem. Patīk braukt daudz. Tad var vairāk redzēt uzreiz, ir interesantāk piedzīvojumi. Braucam ar smailītēm, citi brauc ar kanoē, tas ir cits stāsts, lai paliek. Tad pagājušajā gadā pazīstamais astrologs Juris Kauliņš, arī viens no labākajiem Latvijas airēšanas maratonistiem, nolēma, ka vajag nobraukt vienreiz visu Latvijas jūras robežu. To pagājušajā gadā mēs arī veiksmīgi izdarījām. Es daļēji Aigas visu Latvijas robežu nobraucu ap 500 km. Jābrauc tālāk. Tad nolēmām, ka šogad vajag aizbraukt arī uz Igauniju. Ne tikai uz Igauniju, bet apbraukt Rīgas jūras līcim no otras puses apkārt. Būtiskākā atšķirība faktiski tā, ka mums bija jāveic arī tādi šķērsojumi, Irbas šaurums, kas patiesībā nozīmē tālāk atrašanos jūrā, jo tas brauciens pagājušā gadā tas faktiski notikās gar piekrasti, faktiski kilometru kaut kādās vietās, bet tas pats šķērsojums, tas tomēr ir Irbas šaurums no Lielirbas, tas mūsu rādījums bija, ka tas ir 32 kilometri, un, protams, ir jautājums par navigāciju, jo no krasta to galamērķi redzēt nevar, tad kompass un GPS un tā tālāk. Vismaz no laivas līmeņa nevar redzēt, no kāps it kā var redzēt pāri ļoti skaidrā laikā, bet ne mums tas laiks bija skaidrs, ne tā. Un tad, protams, tas ir tāds jauns izaicinājums. Protams, mēs neesam gan pirmie, kas tur ir pārbraukuši pāri. Ir zinām cilvēki, kas ir arī braukuši. Ir mīti. Jā, ir braukuši pāri patiesībā, vai ne, bet un patiesībā tas galvenais stāsts nevis vai var vai nevar noairēt tur tāds 30 km, bet jūra vienmēr ienes savas korekcijas. Jūra ir vējš var būt spēcīgs un viļņošanās, kas tādas drošības apdraudējumu principā var radīt, vai ne, sevišķi mazām laiviņām. Un to mēs diezgan rūpīgi izvēlējāmies tādus laika apstākļus, kas patiesībā arī pēdējā brīdī tikai iegriezās mums salīdzinoši labvēlīgi. Tad mēs braucām pāri. Faktiski jau, mēs zinām, pretvēju tur bišķi saskārāmies, bet drošībai, mūsu brauciena laikā nekas nedraudēja. Tad mēs arī sazinājāmies ar krasta apsardzi, kuru paskaidroja, ka viņi mūs nevar noliekt to braucienu, nav likumīgi pamata, bet neiesaka it kā, vai ne, tomēr, un es noskaidroju, ka tas ir viņu standarta formulējums, ko viņi līdzīgos gadījumos lieto. Un tas patiesībā arī no tā pagājušā gada brauciena, tie šķērsojumi, arī pēc tam Pērnavas līcis un vēl dažas tādas tuvāk punkti, kas atšķīrās, kas tāds, papildus jauns izaicinājums, jo visu laiku kaut ko jaunu gribās. Jā, precizēšu, ka mēs braucām ar smailītēm. Tad visparastākās smailītes, tā saucamie jūras kajaki, Aigas pats uztaisīja savējo no koka. Es braucu ar stiklas šķiedras, tad 5 metru gara laiva, Aigim 6 metru gara laiva. Šaura, mazliet žvangājās, bet nav tik traki. Par braucienu pāri Irbas šaurumam ļoti tumšs, ziemeļu vējš pūta visu nedēļu. Man personīgi bija bail, nenoliekši. Tad krastu redzēt nieka nevarēja, arī tad, kad mēs bijām šaurumu vidū. Mēs vienu brīdi neredzējām vairs nevienu, ne otru krastu katrā ziņā. Tad miglā braukt nav tas pats, kas braukt gaišā saulainā laikā. Un tā arī braucam gar visu piekrastu. Ļoti gribējās salīdzināt Latvijas piekrastu un Igaunijas piekrastu. Igauņu piekrastu. Igauņiem varbūt ir labākie kaimiņi, bet jūra viņiem ir tāda, kurā nopeldēties negribās. Arī ar laivām braukt ar zvejnieku laivām, tur ir ļoti grūti. Mūsējās smailītes starp akmeņiem tiek cauri. Zvejniecība, saprotams, kāpēc Igauņiem nav tāda kā Latvijai. Tad jūra sekla, kilometriem tālu, putnu paradīze, smiltiņās, smilšēns piekrasts viņiem parādās tikai pirms Ainažiem, pār 10 kilometrus no Hēdemēsta sākot. Tad Igauņiem ir par ko mūs apskaust.
Jā, ko es vēl varētu piebilst, tad, principā, lielākā daļa bijuši tā kā Sāremā, un to Sāremā dienvidu piekrasti, principā, no tās sauszemes izskatās tāda zāļaina, aizaugus ar meldriem un tā tālāk. Un, principā, tāds arī mans priekšstats bija, tāds arī bija mūsu priekšstats, ja? Bet, ja tu brauc gar to laivu, vai ar laivu gar to krastu, tad, ja tajos līčos īpaši iekšā dziļi nebrauc, vai ne? Ko mēs, principā, vairāk mēs starp tiem no rāgu uz rāgu tā kā braucām, ja? Tad tas skats no jūras izskatās savādāks. Tur patiesībā tikai akmeņi, vai ne? Un tur ir tādas gari sanesumi, ko acīm redzot ir ledājs. Sēras. Jā, tādas garas, un viņas tiešām ir kilometriem jūrā, un arī to sēru galā attiecīgi arī sēkļi ir, un viss, kas, attiecīgi, kuģošanai izraisa kaut kādu apdraudējumu varētu būt. Bet mūsu laika apstākļi gar to piekrastes braucienā bija patiesībā airēšanai ideāli, jo tas ziemeļvējš, viņš kā turpināja pūst, tad aiz tās salas aizvējā patiesībā mēs nosēdējām visu to laiku. Ar tādiem skarbiem laika apstākļiem mēs tur nesaskārāmies. Miglu un tas bija vienīgais, ja, kas tāds aspekts bija. Jā, braucām 7 dienas, katru dienu pa 50 kilometriem. Tas tāds normāls airēšanas maratonists ritms ir. Atbraucām. Nākošais gadu brauksim vēl tālāk. Jā, mēs vēl neesam izdomājuši, bet ir skaidrs, āķis lūpā un protams, kad... Mēs neteiksim, kur. Mēs vienkārši paši arī nezinām. Kad izdarīsim, tad pastāstīsim. Jā. Uz trešais braucējs bija Henriks Grass no Zvejnieku ciema. Viņa ideja bija tieši nākošais gadu jābraukt uz Roņsalu. Pirmo reizi man ideja, ka jālien jūrā tālāk par pārsimt metriem no krasta, bija jau 80. gados. Tad, kad es strādāju par airēšanas slalom treneru Zvejnieku ciemā, tad skatījos, aiz horizontu vajag aizbraukt apstīties. Tā kā ideja bija... Mana ideja bija braukt Jāņu naktī. Es tiku arī tik tālu līdz idejām, bet, protams, ja nav spiedīga vajadzība, šobrīd ir populāri braukt ar jūras kajakiem un tā sistēma attīstās, tehnoloģijas attīstās. Šobrīd vairs nav grūti pārbraukt pāri jūrai. Laiks iet uz priekšu, maršruti pagarinās, braucam tālāk. Nežēlīgs jautājums, tiešām nežēlīgs. Savulaik, vēl tagad man tā tēma ļoti aktuāla un dziļi sirdī, beig laivus ar tādu laivu, kā jūs braucāt. Varētu sasliegt Gotlandu? Tas var būt problemātiski, ja, jo principā tās ir aerlaivas, ja, tur nav motors un dienas laikā nepārvilks pāri īstenībā. Ja. Tas nozīmē to, ka tas jūras jānakšņo kaut kādā veidā. Un ir, protams, kad... Jā, tiek neitrālos ūdeņos. Patiesībā sakot, ja tu nakts vidū un tev ir kaut kur jāguļ, tur, protams, tā vietas izvēle, jā. Es vienkārši domāju par 44. gadu. Es nezinu, ja man dzītos pakaļ ar ložmetēju došanu, ka es mestos un brauktu pāri, un ļoti iespējams arī, ka es pārbrauktu, ja man paveiktos ar laika apstākļiem patiesībā, vai ne? Bet, es teiktu, ka tas ir speciāls laivas, kurās cilvēki arī mēģina gulēt, un dažiem pat izdodās, ja, tas... Bet, jā. Es arī gribu atbildēt uz šo pašu jautājumu. Es saku, ka var. Var, jā. Bet... Ja vajadzēs pārbraukšu. Jā. Sadaram un būs motivācija, bet es braucu. To jaunatnes motivēšana, redz, cilvēks, kas visu mūžu ņēmies ar jauniešiem, vai ne? Velk uz jūru, velk šobrīd vairāk uz jūru, agrāk vilka. Kā tas bija? Vai tad, kad jūra bija aizliegtais auglis, vai tagad bija tās zels priekškars? Tas vilk vairāk, ja tagad ir viss ceļ brīvi, mācies, brauc, skaties, interesi zūd. Kā ir? Man vairāk vajadzētu jautāt, vai jauniešiem vispār velk laivā, vai patīk braukt pa ūdeni, vienalga, vai tā ir upe, vai upes ieteka jūrā, vai jūra. Ja pavisam godīgi, tad, lai jauniešiem kaut kas patiktu, tas vispirms ir jāpiedāvā, jāparāda, ka kaut kas tāds vispār ir, jādod izmēģināt, cik tas ir forši. Un tas šobrīd vai notiek ļoti maz, vai nenotiek nemaz. Tāpēc nevar teikt, ka jaunieši tas neinteresē, jo jaunieši to nemaz nezina patiesībā.
ar to vajadzētu sākt. Es tieši pie tā arī strādāju. Es organizēju jūras airēšanas svētkus Jūrmalā, jūras airēšanas svētkus Salkrastos. Speciāli mums ir bērnu programma, bērnu starti, kur dažus 100 metrus nobrauc pa jūru, šurp turp gar piekraste, pat gar malī. Lielie brauc 30 km, īsāks ir 10 km distances. Gadās, ja pūš vējš, tad arī pa viļņiem tas pats viss ir. Jauniešiem tātad ir šīs mazās distancītes, dodam pa veltu laivu, praktiski lūdzamies, nāc, pamēģini iekāp iekšā. Iekāpi jauniešiem patīk, bet jābūt šai motivācijas programmai. Ja mēs gribam, lai jaunieši brauc jūrā vai brauc laivām jūrā vai kāp brauc, ar to jāstrādā. Nevajag jautāt, vai viņi to grib vai negrib, vajag vienkārši to piedāvāt. Bet ir jāstrādā, jo patiesībā ūdenim ir tas mulsinošais aspekts. Ūdenī cilvēki mēdz noslīgt. Jā, tā ir jau. Un ir viena daļa, jaunieši vispār arī peldēt nemāk. Tā kā patiesībā es domāju, ka tā daļa arī uzreiz atsijājās. Jauniešiem internets spēlēs ir 9 dzīvības. Jā. Un uz ūdens ir tevi tikai viena. Bet baidās, protams. Jā. Es arī baidos. Nē, protams, ka ir jābūt uzmanīgam. Jā. Otrām kārtām, protams, ir tā lieta, kad salīdzinājumā ar velosipēdu laivas ir krietni lielāks. Viņš aizņem daudz vietas un lielākoties dzīvokļos viņš vispār nav iespējams ievietot. Ja? Līdz ar to tā ir praktiski problēma arī. Es domāju, ka atcīt cilvēku. Kādam jātuvāk, kādam pulciem, kaut kādam kopā, kaut kas aplīdzīgs. Būtībā, bet jāsāk, kaut kas tāds, no optimista, no kaut kā tā jāsāk, vai ne? No mazā. Jā. Lai viņš sāk burāt, lai viņš jūt, kas ir vējš, kas ir ūdens, kas vispār ir. Reiz mēs bijām Salacgrīvā, Kuižos kapteiņu ostā, un tur tas jaunsāk instruktors tur bija par kasti saldējuma. Viņš tur 3 jollas zina, vai ne? Bet tā viena beidzot tad izkuņojās no tiem meldiem un tika pēc tās saldējuma kastes. Pēc jābūt motivācijai. Jā. Jaunieši vajag motivēt, jā. Viņiem vajag, patiesībā arī visdrīzāk ir kaut kāda pozitīva piemēra, ne tāda. Un vēl jau vairāk liekas, es pēc saviem mazbērniem redzu, ja ir kāds no viņu vienaudžiem, kas kaut ko dara, vai tā būtu airēšana vai jebkur cita lieta, tad patiesībā tas uzreiz kaut kā to lietu kustina, bet tam sākumam jātiek pāri, vai ne? Tos pirmos vienaudžus vajag piesaistīt, lai tie pārējie skatītos un saprast, ka tā principā ir laba lieta. Šobrīd jauniešiem ekstrēmi skaitās braukt ar skrituļdēli, nokrist uz asfaltu, sasist dibeni. Mūsu variantā braukt ar kajaku pa viļņiem vētrā. Tas ir, tas vilns nāk, man pašam no bailēm kājas augsts un rokas vairs neklās. Tas ir īsts ekstrēms, kad adrenalīns tev šļācās burtiski. Tā kā nevajag raustīties, vajag iekāpt jūrā laivām. Mēs gatavojam surfošanas sacensības tagad. Tieši pēc tās pašas programmas, kā rāda pa televizoru, Honolulu pludmalē ar dēļiem, figūras veidojam viļņos. Mēs to pašu darīsim. Iespējams jau šonedēļ, tagad labi pūš, jūrā ir viļņi, iespējams jau šonedēļ Salkrastos būs surfošanas sacensības. Tas ir augstākās klases ekstrēms. Gan sprints pa ļoti lieliem viļņiem, kur 5-metrīgi laiva praktiski lido pa gaisu. Ir arī tādi elementi, kā lēciens saucās. Tas ir ekstrēms, tas ir kaifs. Bet vajag to mēģināt, vajag saņemt dušu un iet un darīt. Jo laivai atšķirībā no surfa dēļ nevajag tādus viļņus, tādus, kā ir pie Havajām vai kaut kādas tādas, kas, vispār kaut kāda pasaka, ja? Ar laivu var uzsurfot, patiesībā jebkurā puslīdz viļņainā dienā, tepat piekrastē. Vienīgais, kas ir, es pieļauju, kad, ja teiksim, tur tie cilvēki, kas brauc ar skrituļdēļiem, viņam tur ir tā kā tusas vieta, viņi tur patās visu apkārt tusē. Ja tu iebrauc iekšā jūrā tajos viļņos, pārējie sēdēs malā. Un ja viņi būs iebraukuši iekšā, tad viņi patiesībā vairāk domās par to, kā pašvirs. Mums arī ir labs tusiņš. Jā, bet tas ir savādāks formāts vienkārši. Ja? Es pieļauju, ka jaunieši ka tā daļa arī varētu būt. Kad es iztēlojos, tad padastājās Havajās surfotāji, viņi jau arī ūdenī jau patiesībā uz tā viļņu katrs ir pats pa sevi, vai ne? Es varu pastāstīt. Pirmais, kas riktīgi nobrauc ar kajaku, bija Andris Stavro pa Murjāņu kamaniņu trasu Lojas maču laikā, un tas bija kaut kādos
70. gadu beigas, 80. sākums. Un mūsējie kajaki jau sen vizinās. Un tas ir populārs, it sevišķi pavasarī, kad vēl sniegs ir nogāzējis palicis, ja, un upes vaļā palos. Ja. Tad mūsējie kajaki ir elementāri. Nevis pienes laivu pie upes, iekāpj upē un brauc lejā, bet pienes laivu pie nogāzes, iekāpj un mauc lejā pa sniegu. Tas ir kaifs, jo tas ir polietilēns. Arī slēpēm slīdvirsmi ir polietilēns. Tas ir tas pats materiāls. Slīd ļoti labi, ātrums ir labs, kaifs arī, protams. Andris Stauro tā ir viena no Latvijas leģendām. Un, ja runājam par ekstrēmu, tad viņš ir pirmais un šobrīd visaugstāk uzkāpušais Latvijas kajakers, jo viņš kopā ar alpinistiem paņēma laiviņu, garums 2,20, mazais kajaciņš, plecos, uzkāpa kalnos kaut kur 6 km vai vēl augstāk, un sākās upe no ledāja, pa ledāju, pa upi nobrauc lejā alpinisti, uzkāpa vēl augstāk tālāk. No latviešu kajakeriem neviens tik augsts nav bijis, arī no modernajiem tiem, kas brauc uz Norvēģijas upēm, vēl kaut kur ūdenskritumiem lēkāt. Protams, Andris Stauro ir arī sporta meistars, viens no vadošajiem, visu laiku vadošākajiem Latvijas airēšanas slalom meistariem. Viņam ir slavens jūras brauciens no Helsinkiem uz Tallinu, kad igauņi bija sarīkojuši sacensības. Viņš tur finišēja kaut kur jūras vidū uz kaut kādas bojas un zvanīja uz Latviju, lai viņi noceļ no turienes. Katrs sākums ir labs, vai ne? Un kādā veidā, kuram tā dzīve iegrozās, to jau nekad nevar paredzēt. Ja viņš netiks laicīgi ar iepazīstināt jaunietis ar jūru un tādām lietām, tad tas iespējas, ka viņš izvēlēsies kaut ko ar jūru saistīt, ir krietni mazāks. Ko organizēt un kā organizēt, tas, protams, ir cits jautājums. Bet protams, ka domāju. Tas jau būtu tas pats jautājums, vai tu mīli Latviju, jo sevišķi tagad, kad mēs tam visam esam atbraukuši cauri, var redzēt, ka tā jūra patiesībā tik maziņa, mums ir tas viss ir vienādi, vienā veselumā kopā. Un konkursā, protams, ir arī vides jautājumi, kas tur no tās jūras paliek pāri, kas tur iekšā dzīvo. Jā, tas pats par sevi saprotams. Ekoloģija un vide, tas jau ir, tas ir pietiekami mūsdienīgi, un jauniešu vidū nav tā, ka viņi pa ekoloģiju un tādām lietām nedomā. Principā tas ir vides, kur tas tiek uzskatīts par tādu labu pazīmi, ka tu interesējies pa vidi, pa ekoloģiju. Tieši vakar pat nejauši, nevis tīšām meklēju, bet nejauši atradu Igaunijas top 10 pludmales. Tur Tallinā pludmala, Pērnavā pludmala. Pērnava Igaunijas vasaras galvaspilsēta. Jā. Es viņš par tādām īpašām pludmalēm pat... Jā. Nē, droši vien, kad... Nē, es redzēju fotogrāfijas, jā. Un 5 vai 6 no tām pludmalēm bija ezeru pludmales, nevis jūru pludmales. Ja, un tās Pērnavas, Tallins, var redzēt, tur vienkārši sabērts smiltiņas, bišķiņi piestrādāts. Un mums tas ir vidusmēra ezera līmenis, kaut kas tāds, nevar salīdzināt ar mūsu jūras krastiem. Fantastiskās pludmales, saprotu, aizēja kaut vai tā slavenajā Piris pludmalē, kas tur ir? Tur taču nekā nav, vai ne? Salīdzinot ar mūsu jūrmāli, tas ir vispār Melnsais naga, tā nabaga Pirit. Bet ir tā, ir bet tādā pat laikā, piemēram, kajakotāji viņiem ir krietni vairāk. Mēs gan nevienu neredzējām. Bet kaut kādos vahānos var redzēt. Roņi, jūs tur, kad salām roņi ir? Bija. 3 mēs redzējām. Bija, redzējām. Roņu pēdas krastos arī redzējām. Jā, roņu pēdas mēs redzējām, bet tā patiesībā reāli mēs kāds 3. Un lācis. Alni redzējām, Henriks Alni nofilmē. Jā, Alnis bija. Tā nevis raksturīgi, bet zīmīgi, ka vēl joprojām kajakeriem, airēšanas maratonistiem, nav tādas vienotas platformas, gan internetā, gan arī juridiskas, kur mēs būtu kaut kā apvienojušies vienotā domā. Ir daudz dažādas mājaslapas, man pat negribās pateikt, uzsvērt, kur no viņām ir galvenāka. Mēs vienkārši braucam, katrs kaut ko dara. Aigs varbūt pateiks, kur var sekot, es nezinu. Sekot, ir fiziski vienīgi. Vai kāp laivā un brauc, satiksiet mūsu jūrā vai upēs. Protams, vai ne?
Nē, nu, protams, populāri. Un, protams, jauniešu vidē var arī patiesībā pat īsti nav kam sekot, bet viņiem toties ir jau platforma, kuros it kā viņiem varētu sekot kaut kādās tādās necilās ikdienišķās norisēs. Bet, nu, mums, nu... Kopīgi ķert Pokemons, vai ne? Jā, bet, nu, jā. Mēs daudz nerunājam, mēs ejam un braucam vienkārši. Nu, patiesībā jā, tā arī ir, jā.